Juris Kalniņš izrubīja Ervīdu Šternu! Stop! 1, 2, 3, 4, viss labi? Do rokas, parā rokas. Ok, labi, davai, turpinam, davai. Aiziet virsū, davai! Kas pa sitienu? Davai, Juris, izrubīja vienkārši nokauts! Džeki, 1, 2, 3, davai, sitiens! Davai, davai! Juris Kalniņš, Eģis Reģis pret Jāzepu, davai! Eģis Reģis izrāda pretestību, Juris Kalniņš uzbruk. Viss, stop! Mums ir nokauts, pirmais nokauts. Arvīds Šterns izrubīja, ja vinnē Juri Kalniņu. Tehnikāli nokauts, Džeki. Čeki, tu noķeri to vienu, jā? Ok. Nāku šurp. Ok, davai, nāku šurp. Zilā komanda šodien uzvar Jāzeps Galgos pret Arvīdu Šternu uzvar. Nu, Džeki, viss. Apsveic, kā tu jūties pēc uzvaru atnāk šurp interviju maziņu. Uztaisim mazu interviju viņiem. Uztaisim mazu interviju šeit. Pārslēdz tur sīnu. Aigars aizgāja. Ok, uztaisim mazu interviju cīkstoņiem Arvīdu Šternu. Uztaisim interviju. Apstāju. Ir? Tātad šīs 2-2 cīņas uzvarētāju duelis bija pret Eģis Reģis un Juri Kalniņu. Tas bija iespaidīgs nokauts. Tas bija perfekts rāpījums arī šeit. Ja? Tur bija uzreiz redzams, kad Juris Kalniņš tiks izslēgts. Kā tu jūties pēc tā nokauta? Pēc pirmā nokauta, ko man sataisies, ļoti slikti jūtos. Es redzēju, jā, to bija knockdowns pirmais, ko Juris uztaisīja attiecīgi. Nāc, iekšā, uztaisim interviju, ja gribi. Okay. Viņam ir labi, viņš ir smags, viņam tas ir plus liels. Jā. Tas, ka es biju lēns otrajā raundā, es biju sadusmojos un viņš tagad vajadzēja darīt to, ka man vajadzēja iepriekšēm izdarīt. Ok, labi. Vajadzēja agresīvi parādīt un... Jāzep, kā tu jūties pēc cīņas? Ir labi, nesūdzos. Bija labi sitieni? Jā. Ok. Juri Kalniņš, tu uztaisīji knockdownu viņam, Arvīdam Šternam, bet viņš atguvās. Un pēc tam tevi nokautēja, trāpīja pa degunu un gadās, viss kārtība. Galvenais, ka vesels, sports tieši tā. Eģis Reģis arī izties nosvīdis. Kā tu jūties pēc šīs cīņas? Nu, īstenībā baigi labi un... Gribētu vēl kādreiz? Kādreiz vēl varētu. Ok, super, mācis, let's go. Bija labi. Ok, ja jūs gribat vēl vienu cīņu 1 pret 1 vai nē? Davai? Jāzeps negrib? Ok. Kroči, Arvīds Šterns grib cīņu, Jāzeps negrib, viss kārtībā. Šodien mēs pārējām attiecīgi uz gamblu. Mēs pārēsim uz gamblu, ja? Ok, mēs pārējām uz gamblu. Attiecīgi tad...